Mēs ražojam ļoti augstas klases optisko šķiedru izstrādājumus. Un uz šo brīdi galvenā, apmēram 2/3 no mūsu visas sortimenta ir domāts lazermedicīnas instrumentārija. Un šeit ir divas nozares, varētu iedalīt, kur viņas ir visvairāk pielietotas. Trīs varētu tā teikt, ne divas. Tas ir pirmkārt, tā ir uroloģija, kur mēs, es domāju, vairāk kā 50% no visas pasaules instrumentārija ražojam šajā uzņēmumā. Un domāju, ka mēs esam vadošie šajā nozarē uz šo brīdi. Uroloģijas instrumenti, jo ar mums strādā praktiski visi lielie spēlētāji šajā tirgu. Tas ir medicīnas tehnikas pārdevēji, tādas milzīgas organizācijas kā Boston Scientific, Cook Medical un vēl virkne daudz citu. Šīs divas organizācijas nosauku, lai jums rastos priekšā, cik viņas lielas. Tās ir kompānijas ar apmēram 15 miljārdu apgrozījumu gadā. Tas ir, varētu teikt, gandrīz 3 mūsu valsts budžeti kopā katrai no šīm kompānijām. Un arī mūsu klientu vidū ir visas praktiski vadošās pasaules lāzeru kompānijas šajā nozarē. Otrs pielietojums tā ir vēnārstniecība. Latvijā viņi ļoti attīstīta. Jūs esat dzirdējuši par Mauriņu klīniku, vēnu klīniku, jā. Tur, lai gan mēs viņai nepiegādājam šos instrumentus citām kompānijām, viņiem ir ciešāk sadarbība ar mūsu kaimiņu uzņēmumu. Ja? Tātad mēs drusku konkurējam savā starpā šajās lietās. Un trešā ir nozara, kur tiek instrumentārijs ļoti pielietots, tā ir kosmetika. Mūsu izstrādājumi šeit, es runāju, no pirmsākumiem esmu tur piedalījies, varētu teikt, Līvanos ražotie izstrādājumi. Viņi atrodas gan zem zemes, gan zem ūdens, gan gaisā, gan kosmosā. Ja? Tādēļ tās ir ļoti unikālas lietas, tie nav kaut kāda sērija veida izstrādājumi, bet ļoti nopietnās iekārtās tiek montēti iekšā. Un varētu teikt, tāds vislielākais, tāds sarežģītākais izstrādājums, ko mēs savā laikā izgatavojam optisko šķiedru kūlu priekš Eiropas Dienvidu observatorijas, kur neatrodas Eiropā, bet Čīlē. Uz lieliem droši vien esat redzējuši dažreiz Discovery kanālos un tā tālāk, kur ir tie lielie 8-metrīgie teleskopi Andu kalnos augšā. Šāds izstrādājums ir tik iemontēts pasaulē lielākajā integrālā spektrometrā un vēl līdz šim brīdim ļoti sekmīgi tiek izmantots dažādu atklājumu izdarīšanā astronomijā. Tas ir optiskais kvarts stikls, kas ir pamatā. Mēs pašu stiklu šeit neražojam. Mēs iepērkam šīs sagatavas vai preformas, kā labāk sāk no kompānijas Hereus. Un viņi ražo ļoti augstas kvalitātes šo stiklu. Un, kad izstrādājums ir izgatavots, ja viņi kaut kur speciāli, stiklu vienmēr saplēst var, bet tā viņš ir vismaz 25 gadi ir kalpošanas laiks. Medicīnā ir cita lieta, viena liela daļa no instrumentiem ir vienreizējas lietošanas, jo viņi nonāk kontaktā ar cilvēku asinīm. Un līdz ar to šis instruments tiek pēc procedūras veikšanas tiek izmests ārā. Tas ir arī mūsu uztver, lai gan viņš fiziski varētu kalpot ļoti ilgi, bet no drošības viedokļa viņš ir tikai vienreizējas lietošanas. Un tas arī stimulē biznesu, jo šie izstrādājumi nav lēti. Ja mēs tā paskatāmies, mūsu cenas jau ir samērā augsts, apmēram viena instrumenta cena ir apmēram kāds $70–80, jā, ir arī dārgāki instrumenti, bet
hospitāls, kamēr aiziet ar visiem distribūtoriem un tā tālāk, ir, piemēram, Savienotās valstīs, šis instruments apmēram $800 maksā. Ja? Tas ir 10 reizes vairāk. Tā ir tāda lieta, bet mēs ar hospitāļiem tādā ziņā nestrādājam, jo tas ir ļoti grūti un sarežģīti.